Savienības brīvības un pamattiesības. Savstarpējās atzīšanas princips kā pamattiesību īstenošanas mehānisms, un es aicināšu uz skatuvi šīs diskusijas dalībniekus. Vispirms jau Sanita Osipova, augstākās tiesas tiesnese, Lūdzu Osipovas kundze, viņa būs šīs diskusijas moderatore. Civilietu departamenta senatori kopš 24. gada, bijusi arī Satversmes tiesas tiesnese priekšsēdētāja, protams, zinātniskā darbība ļoti plaši aptver tiesību vēsturi, konstitucionālās tiesības, tiesību socioloģiju. Mēs viņu pazīstam ļoti daudz, dažādās, vairāk nekā 100 publikāciju autori, tā skaitā, un no tās cilvēciskās puses, grāmatas, mūzika un teātris. Ja? Atļaušos pieteikt arī jūs valdzina un interesē. Tas tā vienkārši, lai profilu iedot, tas varbūt neatiecas uz pašu tēmu, bet ievadot nedaudz šos cilvēkus, kas pie mums šeit ir. Un viesojas Laila Medina, arī aicināšu Eiropas Savienības tiesas ģenerāla advokāte. Kopš 21. gada ievērojama pieredze Latvijas valsts pārvaldē, starptautiskajās jūras tiesībās, gan satiksmes, gan tieslietu ministrijā strādājusi un piedalīsies arī Eiropas lietu politikas veidošanā. Un, ja te es to brīvo laiku arī varu piemest, tad brīvais laiks valoda apguvēji un mūzikai tiek veltīts arī. Vēl mums arī dalībnieks Lars Bay Larsens, bijušais Eiropas Savienības tiesas tiesnesis un priekšsēdētāja vietnieks. Welcome to the stage. Viņš ir ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi Dānijas tieslietu sistēmā un starptautiskajā sadarbībā, karjeru ietver gan darbu Dānijas augstākajā tiesā, ilgstošu sadarbību ar Eiropolu, Schengens struktūrām, protams, arī viņš ir docējis Kopenhāgenes un Luksemburgas universitātēs, arī tāda izglītības sfēra. Un visbeidzot, Jessica Benedere. Ja? Welcome to the stage as well. Eiropas komisijas tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta pārstāve. Ja? Viņa ir atbildīga par Eiropas apcietināšanas orderi un citām krimināla procesa atzīšanas instrumentiem Eiropas Savienībā. Kopš 12. gada strādā Eiropas komisijā un pieredze ietver gan juridisku darbu, advokātu birojos, gan arī tiesneses amatu Nīderlandē. Lūk, tā kā šis ir mūsu pirmā paneļa ekspertu pulks, un es došu vārdu Osipovas kundzei uz tālākās kompetences padziļināšanu. Lūdzu. Jā, liels paldies par pieteikšanu, sirsnīgu, izsmeļošu. Tad jau man par panelistiem vairs nekas nav jāstāsta. Es gribu pateikt paldies Tieslietu ministrijai un tiem cilvēkiem, kas organizēja šo diskusiju secību, tāpēc, ka mēs sākam ar pašu svarīgāko. Mēs sākam ar krimināltiesībām. Jo krimināltiesību jomā gan tad, ja jūs esat cietušais, tas aizskar jūs visvairāk. Gan arī tad, kad jūs esat vainīgais, vai jūs tiekat apsūdzēts, varbūt jūs nemaz neesat vainīgais, jo nevainīguma prezumpcija jau arī radās tikai pamattiesību attīstības rezultātā. Tātad tieši šī joma skar iesaistīto cilvēku dzīvi visvairāk, un pamattiesības attīstīties arī sāk tieši ar kriminālu procesuālajām garantijām. Tie, kas zina, ka esmu tiesību vēsturniece, es minēšu, ka 1215. gadā Lielajā brīvību hartā vienas no pirmajām nostiprinātajām pamattiesībām ir tiesības uz taisnīgu tiesu kriminālu lietās, un arī tālāk rule of law attīstās tieši ar kriminālu procesuālajām garantijām. Un, protams, ka Eiropas Savienība, iestājoties par cilvēku pamattiesībām, nevarēja nepamanīt, ka ir 21. gadsimts, bet ieslodzītie joprojām ir stigmatizēta sabiedrības grupa, kurai negrib lāga atvēlēt nodokļu maksātāju naudu. Un tāpēc man ir liels prieks par šīs grupas runātājiem, kuri ir praktiķi, kuri var pastāstīt, kādi tad ir šie pārkāpumi, kādas ir pamattiesību tvērums, kā arī iezīmēt nākotni, kurp Eiropas Savienība virzās, lai aizsargātu ikviena cilvēka tiesības, jo neviens no mums nezina, kurā brīdī mēs varam nonākt krimināla procesuālajā gaļas mašīnā. Tātad, pirmai es dodu vārdu Medinas kundzei, kuru daudzi no jums pazīst, jo ir vai nu strādājuši kopā ar viņu vai viņas padotībā strādājuši. Šobrīd jau 3 gadus Latvijas Republiku pārstāv Medinas kundze Eiropas Savienības tiesā kā ģenerāla advokāte. Lūdzu, centieties iekļauties 15 minūtēs. Paldies par pieteikumu. Es mazliet atvainojos par savu balsi, bet rudens dara savu. Es gan mazliet sākumā parunāšu par kādu citu grupu, kas varbūt bieži vien
pazūd ārpus mūsu skatu punkta, un tie ir cilvēki, kas ir cietuši nevis nozieguma rezultātā, bet kuri ir cietuši savās mītnes valstīs un ir spiesti tās pamest un doties bēgļu gaitās un meklēt starptautisko aizsardzību citur, kur dzīve ir drošāka un labāka. Un, proti, es mēģināšu īsumā ieskicēt, kādā veidā jautājums par savstarpējo uzticēšanos un savstarpēju atzīšanu darbojās Eiropas Savienības patvērumu tiesībās un kādā veidā cilvēki var gūt savu pamatiesību aizsardzību tieši kontekstā ar šo aspektu, kad viņi ir bijuši spiest pamest savu izcelsmi, savu mītnes valsti un meklēt normālus cilvēku tiesībām atbilstošus dzīves apstākļus, konkrēti šajā gadījumā Eiropas Savienībā. Bet pirms pieķerties atsevišķiem praktiskiem elementiem, kas izgaismo kādā veidā Eiropas Savienībā dalību valsts kopēji sadarbojās un kā balstās uz šo savstarpējo uzticēšanos un atzīšanu, es kā pirmā runātāja gribēju mazliet ieskicēt, kāpēc vispār ir svarīgi, kad Eiropas Savienībā darbojās savstarpējās uzticēšanās princips, kas ir kā pamats, lai pēc tam mēs arī varētu atzīt to, ko viena valsts ir izdarījusi, kādu lēmumu pieņēmusi, un lai tas varētu darboties citās valstīs. Jo tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt, ka pamatiesības Eiropas Savienības ietvaros visur tiks aizsargātas. Un ja manas tiesības ir bijušas aizsargātas vienā valstī, un par to ir pieņemts tiesas nolēmums, tas tiks atzīts arī citā dalību valstī. Un, manuprāt, Eiropas Savienība tieši ar to ir unikāla vieta, kad visas dalību valstis kopīgi ir pieņēmuši prezumciju, ka visur, lai kur mēs būtu, mēs dalām vienu tās pašas vērtības. Un šīs vērtības ministrs kundze jau minēja savā uzrunā, un tā ir cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums. Un šī ticība, ka šīs ir mūsu kopīgās vērtības, atļauj risināt to dilēmu, kas tad tas ir Eiropas Savienības vērtības, dalību valsts konstitucionālā identitāte. Tur nav nekāda ne konflikta, ne problēmas, jo tās mēs dalām. Tās ir gan Eiropas Savienībā, gan dalību valstīs. Un ar tieši to Eiropas Savienība ir unikāla, vienota organizācija, ka šīs vērtības mums ir vienotas. Tas arī mums ļauj veidot šo vienoto tiesisko telpu, kur mēs esam vienoti pasargāti un kur mūsu pamatiesības ir vienoti aizsargātas. Tas tāpat mums ļauj salāgot situācijas, kad ir konflikts. Jo mēs ticam vienotām vērtībām un tai salāgošanai un līdzsvaram, ko atrodam, mēs spējam noticēt un pieņemt. Un vienlaikus šī savstarpēja uzticēšanās ietver gan pienākumus, jebkurā līmenī, gan tiesības. Un pienākums katrai dalībvalstī ir ievērot šīs vērtības, pamatiesības, galvenos demokrātiskos nosacījumus. Tās tiesības ir paļauties, ka jebkur citur notiks tieši tāpatām. Un šādējādi caur savstarpēju uzticēšanos mēs varam garantēt, ka šīs brīvības, ko garantē Eiropas Savienības tiesības un pamatiesības, būs aizsargātas, lai kur mēs arī būtu. Bet mazliet pieskaroties jau precīzāk šīm patvērumu tiesībām cilvēkiem, kas ir bēgļi, kurus bieži vien mēs arī stigmatizējam. Diezgan līdzīgi un salīdzinām, kā tas ir krimināla tiesību jautājumos, kā tad tas darbojas Eiropas Savienībā. Vai šī savstarpējā uzticēšanās, kura ir Eiropas Savienības esības būtība, kā es to mēģināju izskaidrot dažās minūtēs, kā tas darbojās patvērumu tiesībās. Vai tas jau ir attīstījies tik tālu, ka mēs arī iedarbinām savstarpējās atzīšanas principu? Un šeit ir jānošķir. Ja mēs uzticamies viens otram, tad mēs ticam, ka tiesības sistēma būs tāda, kas balstīta demokrātijā un tiesiskuma vērtībās. Savstarpēja atzīšana jau ir konkretizācija. Mēs atzīstam, ka vienā valstī pieņemts lēmums var tikt izpildīts, var uz to balstīties arī citā dalību valstī. Ja mēs paskatāmies, kā tas ir kontekstā ar pamatiesībām un patvērumu tiesībām, šeit ir tāds interesants attīstības modelis ir izveidojies, kas parāda, ka no vienas puses šī patvērumu tiesību joma ir būvēta uz savstarpēju atzīšanu un pieņēmumu, ka jebkurā dalībvalstī pamatiesības kontekstā ar bēgļiem tiks aizsargātas vienādā veidā un vienādā līmenī. Vienlaikus arī tiesa ir bijusi spiest atzīt, ka nevienmēr un ne visur mēs zinām stāstus par to, kā tas ir bijis, piemēram, valstīs, kas ir vidusjūrā, tad, kad bija šie lielie bēgļu pieplūdumi, viņu nespēja nodrošināt cilvēktiesību cienīgus apstākļus,
Mēs zinām arī piemērus par grūtībām, kādas ir bijušas Baltijas valstīs, kur nevar novilkt to robežu, kur tā ir agresoru valsts politikas īstenošana un kur tie ir cilvēki, kuriem ir nepieciešams viņu pamatiesība aizsardzība. Un šeit Eiropas Savienības tiesa savos spriedumos ir atzinusi, ka šī savstarpēja uzticēšanās nenozīmē aklu uzticēšanos. Tomēr gadījumos, kad pastāv nopietns risks pamatiesību ierobežošanai un tam, ka šie cilvēki, kas ir cietuši un kuriem ir visas tiesības uz šādu starptautisku aizsardzību, viņu pamatiesības netiks ievērotas, šajos gadījumos mēs pieņemam to un nosakam, ka tādās situācijās primārās ir pamatiesību nodrošināšana šīm personām, nevis to mehānismu iedarbināšana, kas ir pamatiesību regulējuma ietvaros un attiecīgās personas pārsūtīšana uz dalībvalsts, kas varbūt pēc šī regulējuma būtu atbildīgā par šo bēgli, bet viņu tur nevar nosūtīt, jo šīs personas pamatiesības ir apdraudētas tik tā, ka tā jau būtu pazemojoša un pazemojoša attieksme pret šo personu, kas līdzinātos jau spīdzināšanai. Un tiesa šajā ziņā ir atzīmējusi, ka šādā veidā salāgojot pamatiesības un savstarpēju uzticēšanu, atzīstot, ka problēmas var būt, un mēs tās risinām, ir novilkusi šo smalko līdzsvaru, pasakot, ka tomēr šādās situācijās, ja personai patiesi pienākās tiesības, kas izriet no Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma, šajā gadījumā patvērumu tiesības, ir pamats precizēt to tiesību tvērumu, kas izriet no Eiropas Savienības regulējuma, un ko var atzīmēt, ka nākamajā raundā, kas jau bija Dublinas regulas nākamajā 3. kārtā, šis izņēmums tika arī attiecīgi kodificēts tiesiskajā regulējumā. Bet kā tad ir kopumā ar šo savstarpēju atzīšanu? Un šeit tomēr jāatzīst, ka atšķirībā no krimināla tiesībām un arī civiltiesībām, kur savstarpējās uzticēšanās princips ir konkretizēts līgumā jau ar savstarpējo atzīšanu lēmumu ziņā šajās jomās, kas tiek pieņemti, tad patvērumu tiesībā šāda principa nav. Un tas, ko mēs lasām gan Eiropas Savienības darbības līgumā, gan sekundārajos tiesību aktos, ir dažādi sadarbības mehānismi, dažādi harmonizācijas elementi, bet princips, ka mēs atzīstam vienā dalībvalstī pieņemtu lēmumu par patvērumu piešķiršanu, tāds šajos dokumentos nav atrodams. Tas, ko mēs redzam šobrīd, ir tas, ka mehānisms, kas ir iedarbināts, ka šī automatizācija, atzīšana attiecās tikai uz negatīviem lēmumiem. Proti, ja personai ir atteikts patvērumu status, tad to atzīst visā Eiropas Savienības teritorijā, un šādas personas iesniegumu atkārtot neizskata, bet nosūta pirmajai dalībvalstī, kur arī nodrošina personas atgriešanu mītnes valstī. Līdz ar to, tas, ko mēs redzam, lai gan šī savstarpējās uzticēšanās princips ir līgumā iestrādāts, pašā līgumā paredzētais mehānisms, ka šo vienoto telpu patvērumu jomā veido pakāpeniski likumdevējs, nozīmē to, ka tā ir likumdevēja, ja šajā Eiropas Savienības gadījumā tas būtu parlaments kopā ar padomi, izšķiršanās, kurā brīdī mēs esam gatavi iet tik tālu, kad lēmumu par patvērumu piešķiršanu atzīt visā Eiropas Savienībā. Šobrīd šāda situācija, šāds status vēl nav nonācis, līdz ar to mēs redzam, kādā veidā Eiropas Savienība arī līdzsvaro to, lai šī ļoti jūtīgā joma par bēgļiem, par migrantiem tiktu salāgot ar to, cik tālu Eiropas Savienības dalībvalstis ir gatavas atteikties no tiem jautājumiem, kurus tās vēlas pašas regulēt un kurus tās ir gatavas nodot Eiropas Savienības līmenī noregulētu. Un šis ir tas ļoti būtiskais elements, kas nošķir patvērumu tiesības, piemēram, no krimināla tiesībām, par ko runās kolēģi tālāk, jo tur šis savstarpējās atzīšanas princips ir tiešā veidā iestrādāts, un tas rada šo pamatu vienotai tiesiskuma telpai, tai skaitā vienotai spriedumu aprites telpai. Savukārt patvērumu lomā, kur pamatā darbojās administratīvi lēmumi, šāds aspekts, šāda savstarpēja atzīšana nepastāv. Vai tas pats pēdējais teikums vai pēdējā doma, ko es gribēju pateikt, un es ceru, ka es līdz ar to būšu respektējis man piešķirto laiku, vai tas nozīmē, ka pozitīvu lēmumu pieņemšanas gadījumā šis lēmums paliek tikai un vienīgi tās dalību valstu robežās, kurā tas ir pieņemts, vai tam nav nekāda pārobeža efekta?
Tā strikti juridiski spriežot, jā, tā tas ir. Šis lēmums paliek ar savu tiešo juridisko spēku tās dalībvalsts robežās, kur šis lēmums ir piešķirts, un šai dalībvalstī ir pienākums nodrošināt visas tiesības, kas šai personai pienākās, gan ļoti konkrētās attiecībā uz izglītību, nodarbinātību un tā tālāk, gan arī šīs personas pamatiesību garantēšana. Tomēr tam ir tāds neliels efekts, netiešs efekts. Jo tas, ko tiesa savā nesenajā spriedumā ir pateikusi, ka tad, ja viena dalībvalsts ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, bet cilvēktiesību pārkāpumu dēļ nav iespējams šo personu nosūtīt atpakaļ uz šo valsti, kur šis pozitīvais lēmums ir pieņemts, otra valsts, kas šo pieteikumu izskata, šīs valsts dienestiem ir pienākums ņemt vērā tos apstākļus, kas bija par pamatu šī pozitīvā lēmuma pieņemšanai. Proti, tas nav tāds pilnībā pazudis un neko neietekmējošs lēmums. Tas ir tās, kas rada pienākumu izvērtēt, un šeit mēs nonākam pie otra ļoti svarīga principa, kas darbojās Eiropas Savienībā tieši šādos apstākļos. Tas ir lojālās sadarbības pienākums, proti savstarpēji sadarboties, lai panāktu efektīvu un pamatiesībām atbilstošu rezultātu. Tad līdz ar to, lai arī nav šī savstarpējā atzīšanas principa tieši šajā konkrētajā jomā attiecībā uz pozitīviem patvērumu lēmumiem, tas ir izaudzis tik tālu, kad ir caur lojālās sadarbības principu un balstoties tiem mehānismiem, kas ir noteikti patvērumu tiesību regulējumā, iestādēm ir jāsadarbojās un jāizvērtē un jāņem vērā tie apstākļi, kas ir bijuši šāda lēmuma pamatā. To, vai patvērumu tiesībās mēs jebkad attīstīsimies tik tālu, ka būs arī savstarpēja atzīšana, to ir ļoti grūti spriest, jo šī joma ir ārkārtīgi jūtīga, un es domāju, ka pašreizēji apstākļi ārpus Eiropas Savienības tikai vēl vairāk sarežģīs jebkādu kopēju risinājumu meklēšanu, bet vismaz pašreizajā brīdī mēs varam teikt, ka Eiropas Savienības tiesa caur saviem spriedumiem, interpretējot pieņemtos regulējumus, ir panākusi tādu līdzsvaru, kas ļauj nodrošināt šo pamatiesību ievērošanu un vienlaikus nosargāt šo savstarpēju uzticēšanos starp dalību valstīm, ka šo lēmumu pieņemšanas ietvaros ir iespējams pieņemt tādus lēmumus, kas atbilst Eiropas vērtībām. Jā, paldies, Medinas kundze. Nākamais runātājs ir ļoti pieredzējis Eiropas Savienības tiesībās, tāpēc, kā Lars B. Larsens ir no 2006. gada līdz 2024. gada oktobrim bijis Eiropas Savienības tiesas tiesnesis, pēdējos 3 gadus Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētāja vietnieks, un mēs esam ļoti priecīgi sveikt jūs Latvijā un uzklausīt jūsu pieredzi šajā jautājumā. Please, floor is yours. Thank you so much. Paldies par iepazīstināšanu un par ielūgumu būt šeit. Jūs ļoti riskējat, ja jūs aicināt vecu vīrieti, lai runātu par lietu, ko viņš ir sekojis jau ilgus gadus, jo tad jūs līdzi kā pandēmija. Es esmu apmēram akadēmiķis, bet es esmu arī cilvēks. Un runājot par vecumu, pirms dažiem gadiem man bija sabiedrisks pasākums ar studentiem, daļa no man mazo akadēmisko dzīvi Luksemburgā. Un studenti man aicināja uz sabiedrisko pasākumu, un tas bija kopā ar runu par to, cik sen tas ir bijis kopš Berlīnas mūra krišanas, un viņi studenti man griezās. Profesori, jūs laikam atceraties, kad krita Berlīnas mūris, un tas droši vien bija ļoti speciāls brīdis. Viņi droši vien piedzima apmēram ap to laiku. Es ne tikai atceros, es nebiju Berlīnā, bet tas bija vienreizējs brīdis, jo es atceros vēl, kad Berlīnas mūri cēla.
viņi skatījās uz manīm, vai kā tas ir iespējams, jo es teicu, ka vai es biju aktīvs dalībnieks Pirmā pasaules karā vai Bastiļijas iekarošanas 1789. gadā. Tas bija tik seni, bet ne tik senā pagātnē. 1999. gadā es biju Eiropas padomē, kad vairāki svarīgi lēmumi tika pieņemti. Tas, ko dalībvalsts pieņem, tas bija pirms lielā iestāšanās 2004. gadā. Tātad Somija un Austrija iestājās Eiropas Savienībā. Tas bija pēc tam, pēc Amsterdams līguma. Tātad valsts vadītāji un iekšlietu ministri. Tātad tas bija milzīgs Eiropas padome. Satikās, lai izlemt, kā Eiropas Savienības likumdošana būtu jautājumā par brīvību un tiesībām. Un tie bija kopēji, kad vajadzētu būt savstarpēja atzīšana, jo visi ticēja, visi klātesošie ticēja, ka tas novedīs līdz ātrākiem rezultātiem, ka pieņem atbilstību tiesas lēmumu, ko pieņem vienā valstī, lai nebūtu dubult kontrols. Un kā jau ir izteikts, savstarpējā uzticība nenozīmē akla uzticība. Jums ir jāuzticās. Tas, kas izdod Eiropas arestu orderu un par valsts, kas ir attiecībā pret Dublinas regulu, valsts, kas ir tuvāk, lai būtu atbildīgā valsts, kam ir jārīkojās ar patvērumu pieteikumu, jums ir jāpieņem, ka tā valsts, kā dalībvalsts, toreiz Eiropas Savienības cilvēktiesības, tai ir jāpakļaujās hartai, kas to brīdi vēl neeksistē, bet ir jābūt savstarpēji uzticība, kad ir atbilstība pamattiesībām, bet tā nav akla uzticēšanās, jo samparā lēmumu mums ir jāiet par savstarpējo uzticēšanos ceļu, bet sākt steidzami par hartu, par pamatiesībām. Un tā nav sakritība, ka tas notika vienā reizē, jo ir ļoti liela saiknes starp abiem. Un vispār individuālos gadījumos var redzēt, kad ir līdzsvars sodamības likumā un vissvarīgākais lēmums bija par jurisprudenci. Visā šās lietas aspektā un kā veidot šo līdzsvaru un kādas ir grūtības iestādēm, advokātiem un tiesnešiem, kam ir jāpārbauda, lai līdzsvars ir visiem. Tas ir, protams, ja liek pārāk lielu uzsvaru uz savstarpējo uzticēšanos un pamazu uz pamatiesībām,
tad jūs aiziet pa tālu vienā virzienā. Ja jūs ignorējat, kāda ir pienākums uzticēšanās un ir pārāk liels uzsvars uz garantijām, tad jūs arī iznīcinat uzticēšanos, ja ir runa par tiesiskumu. Un es ceru, ka šī pasaka par, es zinu, ja, tātad meitenīte aizgāja mežā un viņai bija piedzīvojumi mājā, kur dzīvoja 3 lāči. Un katrā gadījumā viens bija pa karstu un otrs bija, viena gulta bija pa cietu, otra bija pa mīkstu. Un tad lāču bērna gulta bija tieši pareizā. Un tā ir tā jūtīgā lieta, lai rīkoties individuālos gadījumos, ir pienākums uz savstarpējo uzticēšanos un vajadzību ievērot pamatiesības, kas ir hartā, kas ir mūsu kopējais vērtības, un kā tiesasim jums ir jāatrod pareizo līdzsvaru, un jums ir arī jāskatās, kas dara ko, un kas ir atbildīgs par Eiropas arestu orderu un jautājumā par bēgļu jautājumā. Es domāju, ka mūsu tiesības, manas pamatiesības tiks pārkāptas, ja man pārceļ no, piemēram, Beļģijas vai Vācijas uz Somiju vai uz Itāliju. Tātad es pacēlu šo karti, un es kā advokāts ar aizstāvamo varu sēdēt, un tas ir jautājums, ko tiesai jāizlem. Tas nav diezgan. Jums ir jāidentificē, kāda ir problēma, ja ir runa par Eiropas Savienību, vai Krieviju, vai Somiju. Viņi varbūt ir veiksmīgi šajā darbā, bet jūs skatāties, ka tas ir noticis, un tad viņi ceļo kaut kur citur un prasa patvērumu tur. Jā, mēs zinām, ka Somija bija pirmā valsts, kur jūs iekļuvāt, bet mēs negribam atgriezties Somijā, tur ir pārāk augsts un pārāk tumšs, un valoda ir sarežģīta, un pārāk daudz priedes. Tad jautājums nav tas, ka tiesnes Beļģijā vai Francijā man ir jāpārtrauc lieta un jāpārskata, kādas ir pamatiesības, jo nekas nav parādīts, ka ir īsta problēma. Bet ja ir īsta problēma, un ja prasītājam patvērumu meklētāji gaida lēmumu tiesas lietā, tad, ja ir jautājums par problēmām, un tad sloks otrai pusē iet uz otru pusi, pierādīt, kad ir problēma, bet nevajag padarīt to pārāk viegli, jo tad jūs būsiet ievainojuši savstarpējo uzticēšanos. Ja jūs to padariet pārāk sarežģīt un sakiet, lai tiesa izņem savu pamattiesību instruments, tad ir iespējams, ka jūs pārkāpjat pamattiesības. Un tātad, kā ir
meitenītei ar lāčiem, tad kādu norādes vajadzētu parādīt, lai tiesnesis atvērt, iet uz skapi un izņemt pamatiesības instrumentu. Es beidzu savu laiku un es beigšu savu lietu tagad. Paldies profesoram Larsenam par tās kolīzijas iezīmēšanu, kas ir starp uzticēšanos un pamattiesībām, iezīmējot to tiesneša darbu svēršanā. Kā nākamo mēs aicinām runāt Džesiku Benederi, kurai ir kopš 2012. gada pieredze Eiropas komisijā, un viņa ir grupas vadītāja Eiropas apcietināšanas ordera aizturēšanas jautājumos. Un šajā amatā viņa ir atbildīga par daudziem savstarpējas atzīšanas instrumentiem, tostarp Eiropas apcietināšanas orderi. Un Benederes kundze solīja runāt ne tikai par to, kas ir, bet arī par to, kas plānojās nākotnē. Please, floor is yours. Jā, patiešām paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo ļoti būtisko konferenci. No savstarpējās atzīšanas tēmas, tātad, kā jau minēts, ka savstarpēja atzīšana darbojās tikai uzticēšanās apstākļos, un vai tas tiešām ir, tā ir tikai tāda vēlamība un ilūzija, kuru mēs gribētu sasniegt, bet kā tas reāli strādā? Un strādājot tātad Eiropas tiesā, ka noteiktos apstākļos ir priekšnosacījumi, ka mums nevajag pārbaudīt, kā otra valsts ir izpildījusi tātad pamatiesības, un tas, uz ko B. Larsena kungs atsaucās, ka daži spriedumi, kas bija Kadrau lietā un daudzos sekojošos lēmumos, tiek izskatīts jautājums par uzticēšanos vai uzticēšanās trūkumu, kas ir īpaši būtiski savstarpējās uzticēšanās balstītos instrumentos, ir īpaši Eiropas aresta orderī. To ilustrē arī skaitļi, proti mums ir 7000 šāda ordera izdot 2005. gadā, pēc šī regulējuma pieņemšanas. Tātad tas ir vairāk kārt, tas skaitlis ir daudzkārt lielāks 21. gadā, kā par to liecina statistika. Mēs sastapāmies ar vien vairāk ar kritiku saistībā ar Eiropas aresta orderiem, un tieši tās ir sūdzības par pamatiesību ievērošanu. Ir bijuši, piemēram, Puigdemont lieta Beļģijā par to, ka šīs pamatiesības tiek pārkāptas, un Eiropas aresta orderis tika pieņemts ļoti ātri pēc 11. septembra terora akta Ņujorkā, un joprojām ir vajadzīga unifikācija, bet Eiropas parlaments joprojām nav iesaistījies likumdošanas procesā. Un viens no jaunumiem, ko ieviesa šī Eiropas aresta sistēma, ir tātad izvērst ārpus konteksta politisko ietekmēšanu. Un šis instruments kļuva par daudz efektīvāku instrumentu nekā parastā izdošana, jo parastā izdošanas procedūra var ilgt vairāk kā gadu. Eiropas arests var ilgt pat tikai 10 dienas. Un reizēm šeit, protams, savstarpējās uzticēšanās tiek iedragāta, un tas ir tas, uz ko mēs skatāmies uz bažām, un B. Larsena kungs jau skatījās. Tātad atsautoties uz praksi, pirmajos 10 gados mums bija apmēram 50 spriedumi. Tagad mums ir 90-95 spriedumi, pat gandrīz 100 spriedumi tikai par Eiropas aresta orderi. Un mēs redzam, ka šī judikatūra kļūst ar vien kompleksāka, un galvenie izaicinājumi
ir tieši pamatiesību īstenošana un savstarpēja atzīšanā, kā arī saglabājot efektivitāti šim te starptautiskajiem Eiropas arestu orderiem. Jautājums, kas mums ir jāuzdod sev, vai tik tiešām mēs varam efektīvi reaģēt uz mūsdienu izaicinājumiem šie Eiropas aresta orderi? Vai mēs tādā veidā veicinām nesodāmību? Un vai tas joprojām darbojās tiesiskuma kontekstā? Šīs diskusijas mums bija ļoti daudz iekšēji komisijas ietvaros, kad mēs, piemēram, 2018. gadā LM lietā, tur bija ļoti tāda būtiska lieta, kuru bija iesaistīts prezidenta Junkera kabinets, un ka šīs tēmas ir pirmkārt jāpiemēro netik daudz ar 7. Eiropas, 7. panta politisko procedūru, bet vairāk saistība ar 91. pantu par pārkāpumu, tātad par darbību pārkāpumu gadījumos un kas nodrošina efektīvu tiesību aizsardzību. Ir vairāki iemesli, kāpēc šis tēmai nevajadzētu pirmkārt tikt tur tajā nebūtu jāizmanto tieši Eiropas Savienības mehānisms. Tātad, ja Eiropas dalībvalsts A regulāri atsakās īstenot Eiropas aresta orderus kas nāk no B valsts, ir ļoti, mēs to praktiski redzam, ka tad B valsts varbūt nepieņems ar Eiropas aresta orderus no A valsts. Kādā veidā gan šie Eiropas aresta orderi var novest pie diskriminācijas? Piemēram, tie aizdomās turētie, kas aizbēg no savas valsts un tiek arestēti citā dalību valstī, viņiem tiek izdots šis Eiropas aresta orders, viņi, piemēram, tiek atbrīvoti no atbildības, vai viņi nonāk labākās, teiksim, tādas sodu izciešanas apstākļos, nekā tas būtu sākotnējā valstī. Tāpat ir iespējami gadījumi, kur ir netaisnīga tiesa un kuru vainīgais netiek sodīts. Un ir gadījumi, kad tiesneša lēmums nav pieņemts neatkarīgi. Un reizēm šīs viss tiek atstāts tikai aresta izpildītāja valsts ziņā, un šī izpildīšana ir pretēji pamatiesībām, taču tiesiskās sadarbības apstākļos šī sekas Eiropas aresta ordera īstenošanai var būt ļoti atšķirīgi dažādās valstīs. Un 59 atteikumi 22. gadā, un tikai Vācija sniedz atteikumus 35 no šiem 59. Tāpēc komisija iepriekšējos gados ir ļoti koncentrējusies uz aktivitātēm, kas veidot savstarpēju uzticēšanos, jo tas ir vitāli Eiropas aresta orderu veiksmīgai turpmāk pielietošanai. 26 dalību valsts izņemos Dāniju, jo Dānija ir īpaša nostāja. Visas Eiropas Savienības dalību valstis mums ir vienota pozīcija, un tomēr mums ir 17 pārkāpumu procedūras pār Eiropas aresta orderu, un tas ir garas procedūras. Tajās mēs piemērojam speciālas procedūrās procesuālo tiesību direktīvas. Ļoti svarīgas ir tiesības, piemēram, par tulkošanu, jurista pieejamību, bērnu tiesību aizsardzību. Tas viss ir paredzēts šajās procesuālajās tiesībās, un tas tikai daži piemēri, ko šīs procesuālās tiesības paredz Eiropas aresta ordera gadījumā. Ja runa ir par apcietināšanu, mums ir vairāki jautājumi, kas ir jārisina par tātad apcietināšanas kārtību regulējušajiem normatīvajiem aktiem. Taču arī mēs nevaram pārāk daudz iejaukties šajā tēmā, taču mums ir vajadzīgas vadlīnijas komisijas līmenī, un 22. gada decembrī mēs pieņēmām rekomendācijas
par pirmstiesas apcietinājumu esošo personu tiesību ievērošanu, un šī rekomendācija nodrošina minimālo standartu par to, ka apcietinājums ir galējais līdzeklis tiesību ierobežošanai. Tāpat rekomendācija izveido dod arī pamatnosacījums par uzturu un labklājības prasībām un rehabilitācija, ja tāda ir nepieciešama. Pasākumi, ko dažādas iestādes dalību valstīs ir pieņēmušas, būs par to jāatskaitās uz 25. gadu. Tāpat mēs apzināmies, ka Eiropas aresto EAO ir tiesības ierobežojušs līdzeklis, un mēs aplūkojam iespējamās alternatīvas. Viens no iespējamiem alternatīvā ir regulējums par krimināla procesa pārcelšanu, kad saistībā ar sliktiem apcietinājumu apstākļiem procedūra tiek nodota tālāk, un mēs vienlaikus nepieļaujot tomēr arī to, ka vainīgais netiek sodīts. 2020. gadā tika izveidota EAO ekspertu grupa, kas veicinās savstarpēju sadarbību praksē, kurā tādējā ir iesaistīti gan prokurori, gan tiesneši, gan citi tiesības sargājošo iestāžu pārstāvi. Un visbeidzot, manas prezentācijas noslēgumā mums ir jāpiemina par zilonis istabā, par kuru neviens nerunā, bet viņš tur ir. Ir jautājums par to, vai no jauna ir jāaktualizē mūsu tātad ietvara lēmums Eiropas Savienības ietvaros, jo tas ir jau sens instruments, tātad gan jau 100 tiesas spriedumu par šo tēmu, un Eiropas parlaments vairāk kārt pieprasīja šo instrumentu no jauna atvērt diskusijai. Iepriekšējā komisija pieņēma lēmumu, ka šo ietvaru lēmumu neaktualizēt. Pagaidām pārsvarā visas dalību valstis negrib atgriezties pie šī sākotnējā lēmuma pārskatīšanas, jo dalību valstīm ir bažas, ka ja mēs to atkal aktualizēsim, tas atvērs Pandoras lādi un instrumenta efektivitāte būs galīgi zaudēta. Un ka būs ārkārtīgi sarežģīti atrast likumdevēju kompromisu, kā izlīdzsvarot savstarpēju uzticēšanos, pamatiesības un savstarpēju atzīšanu. Taču ar jauno komisijas likumdevēju mandātu, kas jau drīz stāsies spēkā, kas atspoguļos mūsu nākotnes darbības plānu. Šajā kontekstā mēs no jauna plānojam pārskatīt kriminālo tiesības Eiropas līmenī un tiks radītas vadlīnijas nākamajām iniciatīvām. Mēs iesaistīsim juristus, praktiķus, akadēmiķus no dažādām Eiropas tieslietu institūcijām, lai definētu mūsu politiku nākamajiem gadiem. Šajā kontekstā, kā jau es minēju, mēs pārskatām mūsu iepriekšējos ietveru lēmumus, kas skar ne tikai EAO, bet arī probācijas lēmumus un citus. Ir daudz tādi pirms Lisabona pieņemtās ietvaru lēmumus, kas mums ir jāpārskata, lai viņi būtu efektīvi un atbilstoši šī brīža aktualizācijai. Un tātad, lai viņus unificētu ar Lisabonā definētajām nostādnēm. Tas ir plāns 2025. gadam, un kamēr mēs atzīstam, ka EAO ir bijis ļoti veiksmīgs instruments, viens no veiksmīgākajiem instrumentiem tiesiskajā sadarbībā Eiropas Savienības ietveros, mēs arī vēlamies šo instrumentu stiprināt. Un tas atbilst arī mūsu misijas definējumam, un mēs to vēlamies šo te praksi piemērot arī citās sfērās.
Tātad mums ir šis te pārskatīšanas process augstākajā līmenī, par kur es minēju, un es gribu paldies, ar šo es nobeidzu un paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Benederes kundzei. Es esmu mēmā sajūsmā. Man pirmo reizi ir gadījies panelis, kur 15 minūtēs iekļaujās visi runātāji, pasaka galveno un vēl ietaupa laiku. Kāpēc es lūdzu runātājiem iekļauties 15 minūtēs? Tāpēc, ka šāda līmeņa eksperti Latvijā ir retu reizi, un jums, auditorijai, es gribu dot to iespēju uzdot jautājumus. Jā, ar Medinas kundzi jūs varbūt varat runāt arī kaut kur kuloāros, bet arī viņi ir atvērti jautājumiem. Tad ar diviem pārējiem runātājiem tā ir īpaša iespēja ar pieredzējušiem, ar plašu ekspertīzi zinātājiem uzsākt diskusiju, vai viņi atbildēs uz jūsu jautājumiem. Tātad paceliet roku, jums tiks pienests mikrofons. Tātad iepazīstiniet ar sevi, lai visi dzird, arī tie, kas jūs neredz. Labi. Es varbūt piecelšu. Mani sauc Inga Reine, es esmu Eiropas Savienības vispārējās tiesas tiesnese. Es gribēju uzdot jautājumu komisijas pārstāvei. Kolēģiem neuzdošu, viņiem zobi sāp manī redzot. Jūs runājat par ļoti svarīgu tēmu, manuprāt, kas ir sadarbība krimināltiesību jomā. Un Eiropas aresta orderis tiešām ir viens no stūrakmeņa instrumentiem. Es arī pasniedzu augstskolās un runāju arī ar daudziem profesionāļiem, un šeit es redzu vienu ļoti nopietnu aizķeršanās punktu, un tas bija jūsu pašā noslēgumā, kad jūs pieminējāt lisabonizāciju. Un mans jautājums ir, jo lisabonizācija kā process, ja mēs runājam par tiesisko piemērošanu, par Eiropas Savienības tiesību instrumentu piemērošanu nacionālajā līmenī un arī tiesnešiem, varbūt jūs zināt, varbūt jūs varat pāris vārdus pateikt, kādi ir mehānismi, sadarbības mehānismi, apspriedes mehānismi tieši par šo ļoti specifisku elementu kā lisabonizācija, jo tieslietu iekšlietu sektorā jūs pati minējāt vairākus instrumentus, kas vēl joprojām praktiski lielākā daļa instrumentu, kas ir mūsu pamat darba instrumenti, attiecās uz periodu, kas ir pirms Lisabonas, kas bija pieņemti pavisam citā tiesiskajā tvērumā, un kas pats par sevi ir milzīgs izaicinājums. Tiesnešiem, kam jāstrādā ar šiem instrumentiem, politikas veidotājiem, kam jāstrādā ar šiem instrumentiem, viņiem jāsaprot, ko tas nozīmē, kad mēs lasam, kā mēs to visu, ar ko mēs to visu ēdam, kas tas ir par zvēru. Vai ir jums kaut kādas sadarbības programmas vai mehānismi, kā tieši par šo jautājumu tiek diskutēts? Tas ir mans pirmais jautājums. Un otrais jautājums, jūs minējāt, un te ir tā būtiska atšķirība starp imigrācijas jomu un sadarbību krimināllietās, un jo īpaši, ja mēs runājam par Eiropas aresta orderi, ko Laila minēja imigrācijas jomā, mums darbojās tas ļoti stingrais princips, ka patvērumu meklētājs tiek sūtīts uz pirmo valsti, ja, uz robežšķērsošanas valsti. Līdz ar to tas, ko mēs saucam forum shopping imigrācijas jomā, ir diezgan stingra nostāja un diezgan stingrs princips, kas novērš to forum shopping, ko mēs saucam. Krimināltiesību jomā, jo īpaši, ja mēs runājam par Eiropas aresta orderi, un tagad ar jaunu instrumentu, kas ir kriminālu procesu nodošanu, es vēroju citreiz diskusiju, ka tas iet otrajā virzienā. Ja? Tiklīdz es pasūdzos par sliktiem uzturēšanās apstākļiem, tiklīdz es tagad man iespēja, ka mani patur. Varētu konkrētāk jautājumu, mums paliek ar vien mazāk laika atbildēt. Paldies par atgādinājumu.
Jautājums ir, vai jums nešķiet, ka krimināltiesību jomā, jo īpaši arī ar kriminālu procesu nodošanas instrumentu, palielinās risks tam, ka ir tas forum shopping mehānisms, ka tas dod apsūdzētajiem un apsūdzētajām personām iespēju izvēlēties labākus cietuma apstākļus, taisnīgākus kriminālu procesus, ērtākus tiesnešus, kur viņi varētu tad dabūt savu labāko rezultātu. Paldies. Beneders kundze, lūdzu. Yes, I will start replying your question. If we talk about Ja mēs runājam par lisbonizāciju, tad mēs ne tikai, ka mēs gribam mainīt Eiropas arestu orderi, tur ir jābūt direktīvai, bet tā nav mūsu vienīgā baža. Mēs nesen pieņēmām regulu, kā pārcelt kriminālu procedūru, jo tas nav jāievieš dalībvalstīs, un tad ir izmantošana visos dalībvalstīs. Bet piemērojamība paliek ar vien sarežģītāka, un jo ļoti ātri palielinās tieslietas Eiropas Savienības tiesā. Mums ir patrol mehānisms, kur dalībvalstīm ir jāpaziņo, ja ir politiski motivēt pārcelšana, un ir jāzina visiem likumiem, un mēs gribam mūsu vadlīnijās ieviest mūsu rokasgrāmatā, bet ir jāsaskat šo likumdošanu, un ir jāskatās arī par sadarbību starp ietveru, jo pārcelšana, uzturēšanas lietas, mums ir vairākas lietas, kas ir ļoti sarežģītas, un to vajadzētu iekļaut likumdošanā, bet mums ir liela pretestība no dalībvalstīm, jo efektivitāte šajos instrumentos varētu būt zaudēta, ja mēs esam atvērti pārunām, un ir vairākas pārunas, kad mēs pārunājam, kad ir ļoti stingra loma no parlamenta puses, un viņiem ir arī bažas, ka tā varētu notikt, bet ko mēs tagad redzam, ka dalību valsti saskat pamatprincipu pārmetums par 1. panta, bet tas nav iemesls atteikt, un mēs arī saskatām, kad mēs redzam, kāda ir hartas pamatprincipu ieviešana. Un tad izdošanas valsts ir dort, kur notiesāšanas procesi ir ļoti atšķirīgi. Ir arī speciālais princips, kad ir notiesāšana, ko varētu izmantot dalībvalstis. Tas turpinās. Ir arī lietas, kur ir mazgadīgie bērni, cilvēki ar garīgiem traucējumiem, un tas paplašinās. Un hartā ir 38 panti, bet mēs neesam vēl beiguši. Pirmais instruments, kur mēs varam atteikt par pamattiesībām, ir, un tur mēs varam pamatot vienā dalībvalstī, bet atteikšanās nekad nav izmantota. Bet Eiropas likums nav tas pats kā arest orders, bet ir citi instrumenti, kur ir konfiskācija, jo patreiz komisija mums ir jāņem vērā,
kā arī ne tikai parlamentām, bet mums ir jāskatās, kāds ir tiesas process, un tad ir 2 soļu process, un to var tikai izmantot neparastos apstākļos. Mums ir skaidri iekļaut iespēja, ka nevarēs atteikt, būs mazāk atteikumi, un tad tiesneši varētu saskatīt, ka tas ir atbilstoši Eiropas Savienības tiesai. Mēs to visu izrunāsim ar dalību valstīm mūsu augstā līmeņa procesā, bet tagad runāsim par. I was still a judge. Es to neteiktu, ja es vēl būtu tiesnesis, jo neutralitātes pienākums, bet tā kā es tagad esmu brīvā lidojumā putns, tad 10 gadus pirms es kļuvu par tiesnesi, vai man bija tāds jautājums, man bija jāparaksta tās ekstradīcijas lēmumus un tās pārsūtīšanas lēmumi Danijā. Tur nebija tik daudz to lēmumu, bet joprojām man tas ir tāds atmiņas. Un es atceros pārunas, kas bija attiecībā pār Eiropas aresta orderi, ka tas parādījās. Tas tā izklausījās vismaz, ka tas bija pirmais instruments pēc Tampere. Un tas nebija vienkārši. Visi piekrita, ka ir jādara kaut kas, lai tas būtu efektīvāks process nekā tradicionālās ekstradīcijas lietas, izdošanas lietas, bet kas arī galu galā strādā, bet lēnāk. Taču tur jau bija tās grūtības, un es šaubos, vai to varēja izdarīt tik ātri, kā tas notika pēc 11. septembra terora akta, un tad Eiropas Savienībai kļuva acīmredz ātri skaidrs, ka bija tikai noslēgts arī šis līgums ar ASV, starp Eiropas Savienību un ASV, un mēs devāmies tālāk šajā politiskās gribas izpausmē, cīņā pret terorismu, kas, protams, iniciatīva nāca no ASV, bet arī tur bija iesaistīts Eiropas Savienības dalību valstis. Un es saprotu, ka šī ir tāds arī ļoti smalks lēmums, un par to nevēlēšanos atvērt to Pandoras lādi, un ka tur ir, protams, savi labumi pārskatot, bet arī riski ir pietiekami. Priekš tam jau mums arī ir komisija. Ar to jautājumu pavērāt mums plašāku redzējumu, un es baidos, ka vairāk jautājumiem laika nebūs. Lūdzu. Ja, es gribēju tikai īsi pieminēt, ka mēs patvērumtiesībās mēs redzam, ka viens regulējums tiesas judikatūra ir ietekmējis nākamo, un tagad jau mums ir nākamais Dublinas režīms, ko mēs gaidām, kad dalībvalsts to piemēros un kādi būs jautājumi, kas nonāks uz Eiropas Savienības tiesas galda. Bet no otras puses, es negribētu teikt, ka ir tik ļoti jābaidās no tā, ka ir daudz lietu tiesā. Tas norāda, ka jautājumi dalībvalstīs rodās, un caur šiem jautājumiem un tiesas spriedumiem tā piemērošana izlīdzinās. Un mēs redzam citas jomas, kur sākumā, piemēram, datu aizsardzības jomā, sākumā to lietu skaits bija milzīgs, jautājumi bija ārkārtīgi fundamentāli, bet tagad jau mēs redzam, ka tās tiesu lietas ievirzās, kļūst specifiskas, detalizētas, pieskarās konkrētiem jautājumiem, un tāpat arī gan krimināla tiesību, gan patvērumu tiesībās jomās mēs redzam, ka šobrīd tie jautājumi, kas nonāk uz tiesas galda, ir ļoti konkrēti, ļoti specifiski par kādu konkrētu niansi. Un, manuprāt, tas ir tikai tās ļoti labs un pozitīvs process, kā tiesiskajam regulējumam nemainoties nepārtraukti, mēs viņu evolucionējam caur tā izpratni, kas tādējādi ļauj pielāgoties tai situācijai, kāda ir konkrētajās dalību valstīs, konkrētā situācijā. Es mēģināju būt pēc iespējas īsāk. Jā, paldies, apbrīnojam. Mēs esam iekļaujušies laikā. Paldies visiem paneļa dalībniekiem, arī jautājumu uzdevējai, un atvainojos, ka vairāk jautājumiem laiku neatlicinājām. Paldies!